pagājuši 65 gadi, kopš Grobiņā ieskandināja zvanu uz pirmo mācību stundu vidusskolā. Esiet visi mīļi sveicināti kopā un katrs atsevišķi. Es saku sirsnīgi paldies direktorai, kad ienācis galvā ir sapulcināt mūs tieši skolotāju dienas priekšvakarā. Nu jā, un es domāju, ka katrs atcerās savu skolotāju, kādam izdosies pateikt paldies šovakar, kādam visiem kopā, kādam labi atcerēties un labi padomā. Un lai mums visiem šovakar izdodās gan satikt senus draugus, gan varbūt arī iegūt jaunus. Un lai rītā visiem labs noskaņojums. Godprātīgi un pašaizliedzīgi 30 darba gadus direktora amatā aizvadījusi Vizma Vītolīna. Es šodien gribu teikt ļoti sirsnīgi labdien! Jums, cienījamie salidojumu dalībnieki, mīļie pedagogi, tehniskie darbinieki, skolēni, bijušie un esošie. Plecu pie pleca vienotā darba komandā strādāja Liesma Sandere. Esiet sveicināti salidojuma dalībnieki. Kas ir salidojums manā uztverē? Man liekas, ka tas ir tāds prieka pilns starpbrīdis, ko reizēm iekļauj mūsu dzīves stundu sarakstā. Esiet sveicināti visi Grobiņas skartie. Priecājos jūs redzēt tik kuplā pulkā. Un patiešām pašlaik mazliet kājas trīc stāvot tik lielas auditorijas priekšā. Skola, kurai ir tradīcijas, skola, kurai ir sava vēsture, tādai skolai ir arī nākotne. Klusi uzaususi, gaisma pēc lielās balēs, rokas tik brīvas kā gūstamu, kā zvaigznītes spēs. Ir skaista draudzība, tik vienu nav skolas gados tā, un dzīve Tev jāir taisnība. Te pēkšņi parādījās ziņas, sāk celt skolu, vajadzīgi darbinieki. Mēs čaļi sarunājam, aiziet, ejam. Vienmēr sakot, viena feina meitene. Pastāst sarmīgi, kā tev toreiz tā veicās un mazliet vēl varbūt tās kā gādējumā. Paldies, Jāni. Arī tagad es neesmu prātīgāka, tikai mazliet lēnāk. Gribu pateikt lielu paldies, jo šādu norganizēt tik milzīgu salidojumu, tas nav viegli. Es zinu pat, kā tas ir, un tādēļ es gribu pateikt lielu paldies organizatoriem. Godājā naktī direktore, skolas darbinieki, absolventi, viesi. Man ir liels prieks par to, ka Paikuses skolas mazajai delegācijai ir tā laime piedalīties jūsu skolā jubilejā. Labu skolu veidu nevis skaistās ēkas, bet cilvēki, kas tās darbā ielikt visu savu sirdī. Добрый вечер. Дорогие наши
Вас приветствуют ваши коллеги из Литвы, из Скодоса, из прогимназии Барту. Izskatās, ka māmas viņus nelaida. Tāpat kā tu ceru būtu klausīts, tāpat kā tu meklējot, kur mani mīt, un redzot, kā zvaigzne krīt, ceru vēlēšanos izprasīt. Kopā laižam balonus augšā.